Čau visiem foršajiem, fantastiskajiem tautas skatītājiem. Sveicien vēlreiz no Sidnejas. Mums šodien ir otrā tiešraide, otrā izrāde. Sidnejas Latvijas viss man sajuka. Tātad Sidnejas Latviešu teātrim šodien ir otrā izrāde Kaleidoskopam 2006. Šobrīd ir starpbrīdis, un es jūs mazliet pavadīšu, kā te izskatās, un varbūt kādam cilvēkam pajautāšu, bet, parādīšu, kā te izskatās. Tā, ja es varēšu apgriezt kameru uz otru pusi. Es esmu zāles pašā galā. Cilvēki ir izgājuši ārā uz kafejnīcu, parādīšu, kā kafejnīca izskatās, tā kā šobrīd ir starpbrīdis, tāpēc arī tik klusu. Un te mums ir skaņu meistars, ko skaņu meistaram ir, un parādīšu arī, kā te izskatās. Cilvēki sarunājās, te ir kafejnīca un vārdā Vecrīga, un cilvēki var nopirkt lietas un iepirkties, un vispār tā. Čau! Tālūk, visi sēž, visi priecājās un rāda viņiem, kā izskatās. Es mēģināšu kādu noķert uz sarunu, parādīt kādu no aktieriem, ne tikai mani. Čau! Kāda es aktrise, kur nav? Čība neaizķērās? Šodien neaizķērās, jā. Pasaka pāris vārdus. Es esmu šobrīd sociālā medijā Tauta tiešraidē. Pasaka lūdzu pāris vārdus. Par izrādi, jā. Skatos otro reizi, jo vakar patika ļoti, kad ir jānāk vēlreiz. Fantastiski. Jā, un esmu atbraukusi uz Sidneju no Rīgas. Esmu trešo dienu, un divas no šīm dienām esmu pavadījusi Sidnejas Latvijas teātrī. Kāds ir sajūtas? Sajūtas ir, es ļoti skatos ar milzīgu cieņu uz to, ko latvieši dara. Patiešām var tiešām nozīmēt spānis kā otrādi pasaules lielums. Pirmajā reizē skatoties gan otrajām, tad uznāca sāka runāt un dziedāt latviski. Man bija milzīgs aizsardzīgs. Jāsaka, tādām bažām gaidu izrādes noslēguma dziesmu, jo vakar es tiešām apraudājos. Redzēs, kā būs. Super, paldies! Es iešu tālāk. Man ir jāiet patiesībā uz aizkulisēm, uz skatuvi, tāpēc es te staigāju un jāsaka gatavoties. Savādāk es te visu nokavēšu. Te ir tāds baļais labirints, bet, tā tāda realitāte. Tam viss staigā. Pasaka pāris vārdus, kā jūties? Kas? Diezgan daudz cilvēku. Labi. Nē, tu šobrīd esi online. Tu esi online. Pasaka pāris vārdus. Kā tu jūties pirms izrādes? Re, kur ir Uldis? Parādīsim Uldi. Viņa īstenībā jaunībā ļoti skaista sieviete. Ļoti skaista. Tā kā, jā, es novērtēju to. Jā. Nē, ļoti skaista. Jā. Es noķeršu Klāru. Klāra, pasaka pāris vārdus. Kā tu jūties pirms izrādes? Nervoza, ar lielu sajūsmu. Es gribu zināt, ka ir daudz skatītāju un ka viņi smiesies. Bet ir arī daudz. Šodien ir daudz. Šodien ir daudz, un šodien viņi ļoti labi smējās. Labi iet. Un es ceru, ka vēl labāk ies otrā cēlienā. Būs labi. Es tev gribēju jautāt, var mazliet pastāstīt par sevi? Tā ļoti maz. Labi. Klāra, piedzima Sidnejā. Kopš 2 gadiem esmu šeit Sidnejas Latviešu teātrī bijusi uz skatuves ar savu mammu Ilonu Brūveri, kas ir režisore. Un, jā. Fantastiski. Fantastiski. Trešās paudzes latvieta.
Jā. Trešā spēles latvieti runā latviešu valodā un spēlē latviešu teātrī. Fantastiski. Tas paldies! Iešu tālāk. Man arī jāiet gatavoties. Es parādīšu mazliet aizmuguri. Kā te izskatās, esmu aizkulisēs. Šīs ir tātad te uz skatuves, tāds skats, visi te taisās, sakiet čau visiem. Tā, viss taisās. Re, kur mēs esam pavisam. Te ir pašā skatuves aiz skatuves esmu. Re, kur Pēters sēž, mācās tekstu. Pasaka, Pēter, pāris vārdus. Tu esi no Melburnas, ja? Es esmu no Melburnas. Kā mēs tās vārdus sakam? Sociālajām mēdījām tauta. Tauta. Nu labi, es esmu no Melburnas. Un man tiešām ir jāmācās teksts. Tikai daži dienas apakaļ ierados. Bet šeit Sidnejā brīnišķīgi. Un lietas līst un ir silts. Un pasauli ir ļoti jauka. Fantastiski. Paldies. Tiešām. Paldies. Lūk, un es arī baigi ilgi nekavēšos. Re, kur mans darbs, man jāgatavojas ir savam iznācienam otrajā cēlienā. Tā ir skats no skatuves. Te es esmu, vēl jau cilvēki, protams, nav sanākuši. Lielākā daļa sēž kafejnīcā un uzkož kādu pīrādziņu vai kādu tēju. Un es gribēju parādīt to, ka šī izrāde ir, lai godinātu latviešus, kuri agrāk spēlēja šajā teātrī un uzturēja. Teātrim ir 75 gadu jubileja, un līdz ar to Uldis Siliņš, viens no cilvēkiem, kuru ir vērts pieminēt. Un arī ir grāmata tagad uzrakstīt, viņa sieva uzrakstīja grāmatu, un tā arī tiks šodien prezentēta. Labi, ar to tad es atvadīšos, man jātaisās ir pašai iziet uz skatuves, lai jums brīnišķīga diena. Tā.